Vakar. Es esmu Pēters, un es esmu no partijas Jaunais laiks. Un es jums gribētu vienkārši šodien atklāt kaut ko pilnīgi neticamu. Es jums gribētu atklāt vairākus ļoti skrupulozi uzrakstītus, kompromitējošus materiālus par Andri Ārgali. Andrim Ārgalim nav jābūt par Rīgas mēru. Par Rīgas mēru ir jābūt Edgaram Jaunupam. Un ja jūs to nezināt, un ja jūs vēl šaubaties un svārsties, paklausieties, ko es jums teikšu, man ir maz nekas tālu jāmeklē. Starp citu, es šodien tikko atgriezos no Rēzeknes. Tur mums arī tur tā panorāma filmē par tām balsīm, tur viss ir safabricēts. Mēs neko. Nē. Nu, lūk, bet par Ārgali runājot. Ziniet, ieiet kaut vai viņa mājaslapā, tur tā 4000 zīmju programma. Kas tur ir sarakstīts, ja jūs esat ārprāts? Es jums varu dažas lietas pateikt. Pieņemsim, ko viņa raksta. Viņa raksta, veicināt jaunu darba vietu radīšanu, lai mazinātu ekonomiskās krīzes. Kāda viņiem tiesības kaut ko tādu rakstīt? Kas viņi taču ir oranži? Šitie te oranži raksta par ekonomisko krīzi. Viņiem visiem cietumā bija jābūt, tamēs tas jaunais laiks, kas šau. Nu, un labi, mēs skatāmies tālāk. Viņi tur birokrātisko šķēršus uzņēmējdarbībai var veicināt, un ko tur viņi negrib. Visu kaut ko sarakstīšu. Labi, jūs gribat konkrēti lietas. Es jums varu ļoti konkrēti. Attīstīt Rīgu kā starptautisku darījumu un konferenču centru. Nu, priekš kam Rīgai starptautiski darījumi? Latvieši kopš jau izsenis ir bijuši arāji un zemnieku tauta. Mēs ļoti stingri turāmies pie zemītes. Un tagad to starptautiski darījumu. Mēs to nevaram atbalstīt, jūs saprotat, mēs to tiešām nevaram atbalstīt. Un kas tur vēl ir rakstīts? Viņi grib tur atbalstīt Rīgā dzīvojošos vientuļos pensionārus. Nu, jūs tam ticat, ka Ārgals atbalstīs Rīgā dzīvojošos vientuļos pensionārus? Nē, ja pensionārus kaut ko var cerēt, tas ir tikai jaunais laiks. Un tiešām mūsu partija ļoti nopietni attiecās pret pensionāriem, maz nodrošinātajiem, teiksim, ne tikai pirmsvēlēšana laikā, kur Rēzeknē kā tas nelabais sižets tur bija panorāmā, bet vienmēr, ja kāds nāk un kaut ko tur, mēs visu varam sarunāt. Nu, tur, ziniet, tur ir priekšvēlēšana programma Ārgalim, tur tādas muļķības sarakstītas. Es pat nezinu, tiešām tur viņi grib palielināt pašvaldības policiju, patruļu skaitu ielās, viņi grib tur kolektīvu asfalta segumu, viņi grib bezdarbnieks iesaistīt sabiedriskajos pilsētvides sākopšanas. Ziniet, ko es jums stāstīšu? Jūs pieiet un apstīties un vienkārši iekomentējiet tur tā rīktīgi iekomentēt un pasakiet, ko jūs domājat par tiem oranžajiem sērgainiem, tādiem uzrakstiet kaut ko tādu rīktīgi. Ziniet, un es ticu tiešām, ka mūsu sabiedrība, mūsu sabiedriskā doma, mūsu sabiedriskā valde, mūsu premjers Dombrovskis, un ka viņi iestāsies kā cieša siena, un mums Latvijā atkal uzplauks saule, un atkal uzziedēs rūdzi, un viss būs kārtībā. Ziniet, nu jā, tā kā es domāju, es jūs aicinu tiešām no visas sirds, balsojiet par jauno laiku, un jaunie laiki Latvijā, attā.